Jā, labrīt, kolēģi. Sāksim sēdi. Tu tā ģirt nesteidzīgi, jā, lēnām, kārtīgi, visu izstāsti. Mums ir 5 darba kārtības jautājumi. Ir numur 1 par projektu pieteikumu kultūras un turismu lomas palielināšanu ekonomiskā attīstībā, sociāla iekļaušanā un sociālajās inovācijās Cēsu novadā par tā izstrādi un iesniegšanu. Lūdzu. Jā, labdien. Tad no savas puses es pastāstīšu varbūt to konkursu, par to konkursa mērķi un to, kas šeit var piedalīties, bet attiecīgi par šī projekta saturu vairāk tad Cēsu muzeja direktori pastāstīs un par konkrētajām aktivitātēm, kurā vietā un kādas ir plānotas. Lēmuma projekta sagatavots virzīšanais domas sēdi projekta konkursam, kas ir Eiropas Reģionāla attīstības fonda konkurss, kas ir kopējā summa vienam projektam var būt atbalsta summa līdz 850 000. Tas ir, un attiecīgi vismaz 15% jānodrošina ir pašvaldībai. Mums šobrīd tāmes vēl tiek liktas kopā, tāpēc tā kopējā summa vēl nav ierakstīta. Vai tā ir 1 miljons vai virs 1 miljona, tas ir tad līdz finanšu komiteju un domas sēdi mēs tad maksimāli šo informāciju precizēsim. Konkurss paredz, tātad šis ir atklāts konkurss, kurā startē pašvaldības un arī, ja nemaldos, biedrības un nodibinājumi var startēt arī. Tad tas ir brīva konkurence, tad tur nav ne reģionālo kvotu nekā tāda, katrs ar savu projektu ideju startē. Un mērķis ir nevis attīstīt infrastruktūru, bet nodrošināt konkrētus pakalpojumus, tad kultūras, turisma jomā. Un, lai tos pakalpojumus nodrošinātu, tas uzsvars tiek likts uz vidas pieejamības radīšanu, kas ir tā infrastruktūras sadaļa. Tātad galvenais projekta mērķis ir pasākumi, bet neizbēgami tiek likt klāt arī tā infrastruktūras sadaļa ar vidas pieejamību. Nu jā, un iesniegšana ir 30. septembris, un nākamā gada sākumā ir plānots, ka paziņo rezultātus. Tad es varbūt došu vārdu Elīnai, lai pastāstītu vairāk par projekta ideju. Un ir pielikumā pievienots interaktīvs materiāls prezentācija, kurā ir šī projekta saturs ieskicēts. Paldies, Ģirt. Lūk, pirmajā slaidā jūs arī varat izlasīt šī projekta nosaukumu. Mēs esam pievienojuši tikai Cēsu novadu. Būtībā tas nosaukums ir visa šīs konkursa pieteikuma nosaukums kultūras un turisma lomas, palielināšana ekonomiskajā attīstībā, sociālā iekļaušanā un sociālās inovācijās Cēsu novadā. Man, izlasot visus tos noteikumus, kas ir jāņem vērā gatavojot šo projektu, kā arī noklausoties webināru, kur CFLA rīkoja, lai skaidrotu, kā gatavot pieteikumu, tāds atslēgas vārds šim projektam ir iekļaušana, nevis tikai pieejamība, kas arī, protams, ir iekļaujošs faktors, bet iekļaušana pakalpojumu formā, tad piedāvājums, ko mēs veidojam Cēsu muzejā ar šīm aktivitātēm, kuras mēs šeit esam iestrādājuši un vēlamies virzīt šajā projektā, ir tas, ko arī vēlamies, protams, ļoti lielā mērā realizēt, ir mērķēts uz mērķauditorijām, kuras ir sociāli mazaizsargātās mērķauditorijas, un kurām patiešām šie iekļaujošie pakalpojumi un produkti un piedāvājums ir ļoti būtiskas. Tā kā šī infrastruktūra ir pakārtota tam, infrastruktūras uzlabojumu, kā jau Ģirds teica, un tas arī tika CFLA webinārā uzsvērts, ka primāri ir pakalpojums, sekundāri ir tas, tā infrastruktūra kā pakalpojuma nodrošināšanas daļa. Tāpēc manā prezentācijā turpmāk par katru aktivitāti un katru vietu, kur tā tiek īstenota, tas arī būs cieši sasaistīts kopā, bet tas, kas šeit svarīgi, ir sociāli mazaizsargātie Cēsu novada iedzīvotāji, un šeit ir minēta šī mērķauditorija ar segmentiem,
Un tas, kas ir, varbūt liekas pirmajā brīdī pārsteidzoši, ir pieminēta latviešu diaspora, bet par to sīkāk, tad, kad līdz tam nonākšu, lūk, šeit jūs redzat galveno mērķa auditoriju un tās segmentus, kas ir cilvēki, kas pakļauti sociāla-ekonomiskās atstumtības riskiem, tostarp tie ir seniori, tie ir cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, ir fiziski traucējumi, tas ne tikai kustību traucējumi, bet arī redzes traucējumi, dzirdes traucējumi. Un tie ir cilvēki ar viegliem, vidējiem psihiskās veselības traucējumiem, proti tie, kas cieš no depresivitātes, trauksmes, stresa, izdegšanas. Īpaši vēlos izakcentēt jauniešus, un arī jauniešiem var piemist visas šīs sociāli mazaizsargātās rakstura īpašības, bet šajā gadījumā šie raksturīgie izakcentētie lielumi, bet lūk, jauniešu auditoriju mēs vēlamies īpaši uzrunāt ar šī projekta aktivitātēm un dot iespēju tajā iesaistīties jauniešiem no Cēsu novada lauku pagastiem. Tas ir uzsvars un arī pamatojums, jūs redzēsiet, kāpēc tā ir. Jaunieši ar piespiedu vientulību, socializēšanās un mācīšanās grūtībām, jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, kā jau minēju iepriekš, tātad no šī sociāli mazaizsargātais aspekts, un jaunieši ar viegliem vidējiem psihiskās veselības traucējumiem, depresivitāti, trauksmi, stresu, izdegšanu. Lūk, diaspora šeit pieminēta arī kā viena no ministru kabineta noteikumos, kuros ir atrunāta šī projekta sagatavošanas kārtība minētajām vēlamajām mērķa auditorijām, un latviešu diaspora ar to arī Cēsu pašvaldībā iepriekš ir strādāts, lai Latvijā atgrieztos cēsinieki, Cēsu novada iedzīvotāji vai cilvēki, kas vispār ir izvēlējušies emigrēt no Latvijas, bet tomēr domā iespējams par atgriešanos. Par to tiešām pašvaldība ir arī darījusi iepriekšējos gados daudz, tāpēc statistika rāda, ka mums ir laba šie te remigrējušo diasporas locekļu pārstāvība mūsu novadā. Bet ar latviešu diasporas organizācijām, ar kurām mēs sazinājāmies un arī uzrunājām kā partnerus, tā ir Eiropas Latviešu apvienība un ESI LV, kas ir emigrācijā dzīvojošie profesionāļi, kuru profesionālais atbalsts tiek mēģināts piesaistīt atpakaļ ar šīs organizācijas starpniecību. Abas organizācijas ir ieinteresētas sadarboties ar viņiem, runājot tās specifiskākās segmenti šai mērķa auditorijai būtu ģimenes ar bērniem, jaunieši un Cēsu novadā dzīvojošie reimigranti. Lūk, šīs tad galvenās mērķa auditorijas, un katrai no šīm mērķa auditorijām projektā ir paredzēts izveidot jaunu vai arī attīstīt esošu sociāli iekļaujošu un labbūtību uzlabojošu pakalpojumu. Nākamais slaids, lūdzu, atspoguļos pa, varētu teikt, lokācijām, respektīvi, kur mēs esam iecerējuši šīs aktivitātes īstenot un kas tās varētu būt par aktivitātēm. Pirmais ir Cēsu muzeja apmeklētāju centrs, ar to saprotot ne tikai pašu vietu, kur mēs saņemam apmeklētājus, kas ienāk pa durvīm, bet arī pils dārzu un viduslaiku pils pagaumu. Un tur ir iecerē turpināt īstenot tādu programmu, kuras nosaukumu jūs šeit redzat, nosūtījums uz muzeju. Respektīvi, šobrīd noslēguma fāzē Cēsu novada pašvaldībā ir projekts, kas ir Interreg projekts, kas tā arī saucas, nosūtījums uz muzeju. Latviskotā versija, angliski oriģināla versija ir Arts on Prescription, un šis projekts savieno kultūras un veselības nozares. Tas ir veiksmīgi jau ir īstenots, līdz ar ko mēs esam uzkrājuši lielisku pieredzi, ka šajā projektā ļoti svarīgi virzīt tālāk šīs aktivitātes, jo mēs varam atsaukties uz to, kas jau ir saprasts realizējot šādu sadarbības modeli, kur kultūras institūcijas, šajā gadījumā muzejs, sadarbojas ar veselības institūcijām novadā, kas ir gan Cēsu klīnika, gan sociālais dienests, respektīvi tie, kas sniedz pakalpojumus cilvēkiem, kuriem tie ir nepieciešami, un tiešām šīs institūcijas rekomendē apmeklēt konkrēti šīs programmas ietveros piedāvātās aktivitātes, kurās savukārt tiek iesaistīti gan amatu meistari, gan mākslinieki, un tie tad īsteno aktivitāti speciāli
tiek apmācīti, sagatavojas, kurā var iesaistīties šīs iepriekš minētās mērķa auditorijas. Tas veiksmīgi jau ritējis vairākas reizes, labi izdevies. Šī gada oktobrī arī CESīs būs noslēdzošā konference, kur tiks prezentēti projekta rezultāti, un aktivitātes ir tikušas īstenotas gan Cēsu muzejā, gan arī Cēsu muzeja struktūra vienībās, kas ir Eduarda Veidenbauma muzejs Kalāčos, un Piebalgas memoriālo muzeju apvienības Orisāra muzejos. Cik noprotu, laikam arī Āraišu muzeju parkā. Bet, jā, tāda pieredze ir uzkrāta, un tas ir ļoti spēcīgs rīks, lai šo projektu veiksmīgi sagatavotu un iesniegtu, un tam būtu labas izredzes arī gūt finansiālu atbalstu. Tātad īstenojot Cēsu muzeja apmeklētāju centra, faktiski pils dārzs caur šo apmeklētāju centru kļūst pieejams, arī pats muzejs kļūst pieejams un viduslaiku pils pagalms kļūst pieejams. Tātad īstenotu aktivitātes pils dārzā un viduslaiku pils pagalmā ir svarīgi nodrošināt šo infrastruktūras uzlabojumu. Un šīs aktivitātes nodarbības kā pakalpojuma forma, kuras tad vada vai nu viduslaiku amatu meistari vai mākslinieki, no dažādām mākslas jomām, lai cilvēki tur visi šie cilvēki, kas iepriekš minēti, varētu tur būt pārstāvēti vienoti, lai nebūtu tāda diskriminējoša attieksme, bet šī iekļaujoša attieksme, ka neatkarīgi no tā, vai tev ir viegla depresivitāte, vai tev ir vājredzība, vai tu esi seniors, vai tu esi jaunietis no laukiem, visi šie cilvēki var būt vienas grupas dalībnieki un uz vienas starta pozīcijas strādāt, piedalīties šajā te pakalpojumā, ko viņiem nodrošina šī programma. Un, lai tas tā varētu būt, mums ir ļoti svarīgi izdarīt dažus uzlabojumus infrastruktūrā. Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā pirms 11 gadiem uzstādītā lete, diemžēl neiztur šo te iekļaujošos sabiedrības principus, jo tā ir pārāk augsta. Cilvēks ratiņkrēslā nevar redzēt pāri letei neko, un faktiski nav viņam arī iespējams pat redzēt, cik kases aparātā ir iesists, viņam apmeklē kaut kāda maksa. Tāpat nav iespējams arī viņam iedot apskatīties, cik viņam ir iesists, cik viņam parādās maksājot ar karšu aparātā. Nu, respektīvi, tur ir par ko aizdomāties arī mazāk auguma cilvēki un bērni. Faktiski visi atrodas zem letes. Tad šīs letes pārbūve nav nekādi lieli ieguldījumi, bet tomēr tie būs vairāki tūkstoši, un mums jau tāds piedāvājums ir izstrādāts. Tā kā to iekļaut šeit būtu viens risinājums. Tāpat arī ir veikta pieejamības apzināšana sadarbībā ar biedrību Koloraiz, kurā darbojas Lība Bērziņa, un Lība Bērziņa ir šobrīd Latvijā viena no vadošajām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvojošiem cilvēkiem, kas ļoti aktīvi mēģina palīdzēt sabiedrībā risināt šo te pieejamības problēmu cilvēkiem ar dažādiem fiziskiem funkcionāliem traucējumiem, un viņa apsekojot Cēsu pili pirms gada, ir arī konstatējusi dažādas nepilnības pieejamībā, kas saistīts ar iekļuvi pils apmeklētāju centrā, izkļuvi no tās, tāpēc tur minēti šie pandusi. Un vēl ir ļoti būtiski tas, ko arī viņa ir uzsvērusi, ka celiņi, par kuriem var pārvietoties pils dārzā, ierobežo piekļuvis iespēju, piemēram, ērberģim vai pils dārzam vai amatnieku darbnīcām, kas tomēr ir ļoti populārs jau 7. gadu nedēļas nogalēs. Cilvēki ļoti labprāt brauc uz Cēsīm. Un tāpat arī piekļuve viduslaiku pils pagalmam nav iespējama, jo pa bruģi pārvietoties šajos ratiņos nevar, tu tiec tikai līdz tilta galam. Nu, lūk, tad šis projekts palīdzētu realizēt šo piekļuvi. Mums ir arī izstrādāts arhitekta Artūra Lapiņa šis te celiņu un platformu projekts, kurš ir arī iztāmēts, roku un būvēto ir iztāmējis, kam dažus gadus atpakaļ tikai atsveicinot šo tāmi, mēs varētu startēt ar to. Nākamais slaids ir stāsts par Cēsu jauno pili, un Cēsu jaunajā pilī mēs savukārt varam aktīvi piedāvāt šo nosūtījumu uz muzeju rudens, ziemas un agrijos pavasara mēnešos, kad pils dārzā vai pilsdrupās nebūs mājīgi neko rīkot. Tāpēc arī tāds pats saturs, seno amatu meistari, mākslinieki no dažādām jomām un viņu vadītas nodarbības šīm te mērķgrupām.
Un infrastruktūras uzlabojums, ko mēs šeit ļoti vēlētos iekļaut, ir saistīts ar vēsturiskās verandas atjaunošanu jaunajā pilī, kas ir saistīts savukārt ar lielo problēmu ar balkonu dārzu pusē, kas jau gadiem stāv, un šobrīd jau balkona konstrukcijas ir tādā stāvoklī, ka tās ir ļoti, ļoti svarīgi risināt, lai tās vispār saglabātu un domātu, kā to atrisināt. Respektīvi, Cēsu jaunās pils vēsturē ir brīnišķīgas liecības, ir fotogrāfija no 1892. gada, kurā ir redzams, ka dzīvērsiem, kad viņi tur dzīvoja, nebija nekāda balkona, bet 70 gadus viņiem bija veranda. Un šī veranda ir redzama 1:1, kā tā izskatījās, tāpēc absolūti nemaz nav sarežģīti šo verandu vēsturiskā apjomā atjaunot. Balkons tika izveidots tikai 1951. gadā, tad, kad tika novākts tas, kas vēl bija palicis pāri pēc verandas, kur bija degradējusies absolūti, un padomju okupācijas laikā tas tika aizvākts. Un tā izveidojās balkons, kas Latvijas klimatiskiem apstākļiem ir nelabvēlīgs risinājums vēsturiskās ēkās. Un tāpēc mēs esam Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē iesnieguši apzināt, ko par to domā eksperti, un esam jau saņēmuši vēl neoficiālu, bet skaidrojumu no Nacionālās kultūras mantojuma inspekcijas ļoti atzīta un pie viņiem strādājoša eksperta Pētera Blūma, arhitekta Pētera Blūma, kurš visnotaļ atbalsta šo risinājumu, tā kā mēs varēsim iet uz priekšu, arī uzsākt projektēšanu, jo Cēsu muzeja budžetā tam līdzekļi ir atvēlēti jau šajā gadā, bet pašas šī projekta realizācijai mums būs nepieciešama papildus līdzekļi, un tos tad mēs varētu no šī projekta virzīt un arī iegūt telpu, kurā būs iespējams darboties nelielai grupai. Bet tas tieši ir svarīgi, jo šis pakalpojums nevar tikt piedāvāts lielās grupās, un savukārt tā būs ļoti redzama, iekļaujoša vieta, jo balkons atrodas Cēsu jaunās pils 2. stāvā ar izdeju no lielā salona, kas faktiski ir jaunās pils sirds. Nākamais slaids. Tad izstāžu nams. Izstāžu nams arī kā potenciāli ļoti laba vieta programmas nosūtījums uz muzeja aktivitātēm, jo mums ir regulārs izstāžu un koncertu piedāvājums, un noslēdzot sadarbības līgumu ar katras izstādes iekārtotāju, veidotāju, mākslinieku vai mūziķi, mēs varam paredzēt to, ka šis cilvēks tiek aicināts iesaistīties īpašā apmācībā, lai vadītu arī šādu nodarbību savā izstādē vai pēc vai pirms sava koncerta šiem te mažnodrošinātajiem sociāli mazaizsargātajām grupām, kurām mēs piedāvājam, veidojam ar šīs programmas projektu starpniecību. Tamdēļ mēs arī gribam mēģināt šeit rast iespēju piesaistīt finansējumu, lai sakārtotu atbilstoši iekļaujošas pieejamības standartiem šī brīža izstāžu nama ieeju, jo izstāžu nama vēsturiskās durvis ir ļoti, ļoti smagas. Šobrīd tās vēras uz ārpusi, un cilvēks ar kustību traucējumiem, ar staigulīti vai ratiņos, vai varbūt vienkārši vecs cilvēks, viņam bieži vien ir tā, ka ir grūti šīs durvis atvērt vaļā. Ja pavasaru mēs tās varam turēt vaļā, tad ziemas mēnešos mēs to nevaram darīt. Tāpēc mums svarīgi atrast risinājumu, kā saglabājot šo autentisko vidi, saglabāt vēsturiskās durvis, bet vasarā un ziemā turēt tās atvērtas, iestrādājot nākamajā durvju šajā te ailā, kas tur jau tagad ir, durvis, kas veras vaļā pašas, un arī sakārtojot to iekļuvi, jo tā ir nedaudz par augstu šobrīd, tas bruģīts arī tur traucē, respektīvi tur ir jāinvestējās, lai to izdarītu. Tur mums jau arī ir izmaksu tāme gatava. Nākamais slaids. Šajā projektā ir ļoti lielisks iespējas struktūra vienībām Cēsu muzejā arī gūt infrastruktūras uzlabojumus, un būtībā šis projekts diez vai vispār būtu radies, ja nebūtu jau minētais Interreg projekts, kurš savukārt dzima lielā mērā saistībā ar Eduarda Veidenbauma muzeju kalāču aktivitātēm. Tamdēļ šeit diezgan liela sadaļa arī šajā projektā ir veltīta kalāčiem, jo tur arī gribas turpināt šo te nosūtījumu uz muzeju, sadarbībā ar amatniekiem, tāpēc, ka senajā kalāču kūtī atrodas pastāvīgā etnogrāfijas ekspozīcija, ar kuru ļoti veiksmīgi tika strādāts līdz šim nosūtījuma uz muzeju ietvaros. Un ir būtiski arī veikt krājuma izpēti šo etnogrāfijas ekspozīciju
pienācīgi izstādīt, eksponēt. Šobrīd tur vispār nav ekspozīcijām atbilstoša vide un dizains un gaismas, tad tas varētu arī atrisināties, jo tas būtu tā vide, kurā apmeklētāji un programmas dalībnieki iet iekšā, darbojas, apskata priekšmetus, un tad ap šiem priekšmetiem tad arī tiek veidotas nodarbības. Kā arī, protams, turpināt šo sadarbību ar literātiem un māksliniekiem, kas Kalāčos pēdējos gados ļoti, ļoti veiksmīgi ir izveidojusies. Un es domāju, ka Latvijas literātu kopiena un arī Latvijas mākslinieku kopiena šo vietu jau ir pamanījušas un atzinušas par savu šo muzeju. Nu, lūk, un tā kā uzsvars ir Kalāčos bijis uz jauniešiem, un šķiet, ka arī veicot izpēti un veidojot pastāvīgo ekspozīciju par Veidenbaumu ģimeni un pašu Eduardu Veidenbaumu, ir izdevies diezgan drošticāmi saprast, ka Eduards Veidenbaums, kuram bija tajā laikā nedziedināma slimība, tuberkuloze diagnoze, ar kuru viņš arī mira 24 gadu vecumā, pats cieta toreiz no depresijas, tikai toreiz tādas skaitas vēl netika identificētas kā slimības. Tamdēļ, jā, šī doma par labbūtības rezidenci jauniešiem ar šīm te no šīm sociāli mazaizsargātajām grupām, kuras iepriekš minēju, ir tieši un vistiešākajā veidā saistīta ar to, kas varētu būt šīs labbūtības rezidences. Un vēl ļoti būtiski ir turpināt Veidenfestu, kas šajā gadā notika 3. gadu, tad pašu jauniešu grupas, tur piesaistītu aktīvi jauniešu grupas, veidota programma, kas kļūst ar vien lielāku interesi no jauniešu auditorijas un ne tikai. Būtu iespēja brīnišķīgi šo visu turpināt nākamos 4 gadus, jo projekta īstenošana tad sāktos, ja tas tiktu atbalstīts 26. gadā un ilgtu līdz pat 29. ieskaitot. Nu, lūk, un tad vēl ir Kultūras un veselības domnīcas apmācību programmas izveide, kas tad būtu sadarbībā ar pavisam nesen Cēsu muzejā 3. stāvā nodibinātu sabiedrisko organizāciju biedrību, kas arī stāv lielā mērā, kas ir izveidosies lielā mērā tāpēc, ka bija šī programma tik veiksmīga līdz šim un būtu tad tāds atbalsta centrs, metodisks atbalsta centrs, ar kuru mēs varētu savas zināšanas un pieredzi nodot arī citiem Latvijas muzejiem un atmiņas institūcijām un jebkurai institūcijai kultūras jomā, kam būtu vispār interese arī pie sevis līdzīgas programmas ieviest. Un infrastruktūras uzlabojums jūs arī šeit redzat, tie vairāk fokusētos šajā projektā tieši uz seno kūti, kurā ir pasākuma telpa, kurā ir jau minētā ekspozīcijas telpa, kurā arī ir tāds saimnieciskais gals, faktiski puse kūts, kas tuvāk ēkai ir tāda saimniecisku funkciju, un tur kādreiz 90. gadu sākumā vai 80. beigās, ja es pareizi saprotu, ir bijusi vēlme izveidot mazas istabiņas, dušas telpu, bet tas process ir apstājies. Un tagad ir doma, ka tur varētu izveidot šādas 2 hosteļa istabiņas, katrā ietilpība līdz 3 cilvēkiem, toalets telpu, dušas telpu, mazu virtuvīti, lai tad, kad notiek dažādi šie labūtības rezidenti pasākumi, kad ir arī citas aktivitātes un Veidenfests, būtu iespēja tur nakšņot dalībniekiem vai rezidenču vadītājiem. Tāpēc svarīgs arī apkuras risinājums, un kas atbilst mūsdienu tādiem komforta standartiem, bet tas viss tur ir iespējams. Mēs bijām tur uz vietas kopā ar kolēģiem no projektu uzraudzības un ieviešanas nodaļas un apsekojām, ir iespējams to visu izveidot. Pasākumu zālē tātad svarīgi, lai būtu pasākumiem atbilstošs apgaismojums, tas pats arī ekspozīcijas jau zālē. Un arī te ir ierakstījušas kolēģis, ka būtu svarīgi apkuras jautājumu vismaz risināt uz konkrēto pasākumu laiku, iegādājoties šos te gāzes sildītājus. Nu, lūk, jā, tas ir par Veidenbaumu, un tad vēl ir 2 slaidi, kas saistīti vēl ar 2 lokācijām. Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs Kalni Kaibēni. Vēlos jums atgādināt, ka 1929. gadā dibinātajam muzejam, kas ir senākais memoriālais muzejs mūsu valstī, attiecīgi pēc pāris gadiem būs 100 gadi, un šī ir vieta, kur joprojām ir milzīga problēma, nav dzeramā ūdens, jo akā tas nav pieejams jau gadus 25, nav kanalizācijas, nav apkuras, ir sausā toalete dārza malā,
Un mūsdienās absolūti neatbilst nekādiem iekļaujošiem principiem, kā jūs saprotiet, bet šeit ir iespēja šim muzejam tikt pie visas šīs te infrastruktūras ar šī projekta starpniecību, beidzot veikt šo dārgo dziļurbumu, izbūvēt ūdensvadu, kanalizāciju. Un kāpēc tas tik svarīgi tieši tur? Šeit bija uzsvērts, ka ir šīs sociālās inovācijas un arī vispār inovācija kā tāds atslēgas vārds ir būtiski saprotot no webināra. Doma par aplikāciju, kas ir te pavisam īsi uzrakstīts, mobila aplikācija Kaudzīšu Eiropas ceļojumi. Ir ārkārtīgi unikāls un brīnišķīgs materiāls, kas glabājas muzejā. Tas ir abu brāļu Kaudzīšu ceļojuma apraksti. Faktiski mūsu brāļi Kaudzītes ir pirmie latvieši, latviešu blogeri ceļotāji. Viņi ir ceļojuši 19. gadsimta 80., 90. gados un 20. gadsimta sākumā uz Eiropu. Viņiem ir bijuši 5 paši rūpīgi izplānoti ceļojumi, kurus viņi ir aprakstījuši savās atmiņās ļoti skrupulozi. Un mūsdienās ir iespējams izveidot ārkārtīgi interesantu maršrutu veida aplikāciju, kuru varētu izmantot un mēs veidot kopā ar diasporu, jo viņi ir ceļojuši uz tām valstīm, kas mums ļoti interesē, jo no tām brauc mums ļoti daudz apmeklētāju. Visvairāk apmeklētāju no Eiropas valstīm mums ir no Vācijas, Austrijas un Šveices. Vācijā un Austrijā un Šveicē ir bijuši mūsu brāļi Kaudzītes 1880. gadu beigās, atbraukuši mājās, visu skrupulozi skaisti uzrakstījuši un pārveduši mājās dažādas idejas par inovācijām, kā mēs šodien teiktu, kuras tad arī mēģinājuši tur savā piebalgas, vecpiebalgas vidē iedibināt. Un brīnumainā kārtā, vai gluži varbūt pretēji, bet likumsakarīgi, ka daudz kas ir iedzīvojies, un mēs pat mūsdienās nezinām, ka tas vispār ir brāļu Kaudzīšu atvests mums mantojums no Eiropas. Man šķiet šis ārkārtīgi vērtīgi, un tādu aplikāciju izveidot būtu ļoti noderīgi, jo visās šajās valstīs dzīvo palielas Latvijas diaspora, kurai savukārt ir ārkārtīgi svarīgi veidot ciešu saikni ar Latviju, stiprināt šo saikni. Un ja viņi parasti vienreiz gadā ceļo uz Latviju, kas ir vasara, tad savā mītnes zemē izbraukt šo maršrutu viņiem būs ļoti interesanti. Un tas, es domāju, viņus varētu arī rosināt braukt uz Latviju vasarā tieši uz brāļu Kaudzīšu muzeju un sekot līdz tām aktivitātēm, ko mēs viņiem šī projekta ietvaros varam piedāvāt. Proti tām viņu galvenajām mērķa auditorijām mēs varētu piedāvāt vienas dienas nometni, pētot šīs inovācijas, brāļu Kaudzīšu inovācijas šī brīža vecpiebalgā. Tas būtu ģimenēm ar bērniem, un tad mēs varētu piedāvāt arī jauniešiem iespēju vienas dienas nometni, kurā mēs viņiem varētu veicināt viņu lasīt prasmi un valodas prasmi, kas ir lielā problēma jauniešiem diasporā, ka viņiem zūd latviešu valoda. Un tā kā 2014. gadā brāļu Kaudzīšu lielākais ieguldījums mūsu kultūrā un vēsturē un literatūrā romāns Mērnieku laiki ir iztulkots, tā var teikt, vieglajā valodā, tad mums ir iespēja ar šiem jauniešiem strādāt tiešām ar šo romānu vieglajā valodā, bet lai tad viņi līdz mums nonāk, un tad mēs ar viņiem šajā senajā skolas klasē varam piedzīvot brīnišķīgi laiku kopā, jo mani pat tiešām ārkārtīgi paveicies, Orisārē ir brīnišķīgas kolēģis, un viņu lielākā problēma, kā viņas man teica, iepazīšanās sarunās ir, ka ir dienas, kad neatbrauc neviens apmeklētājs. Es viņām prasīju, kādas ir jūsu rūpes un raizes. Viņas man teica, tās ir dienas, kad mums nav neviena apmeklētāja. Mēs esam darbā, bet mums neviena nav. Lūk, tad man ir skaidrs, ka pats svarīgākais uzdevums ir dabūt, lai tur brauc apmeklētāji. Un lai tie ir apmeklētāji, kam ir jau interese, kam ir jēga tur ierasties. Un es domāju, ka diasporā dzīvojošie latvieši ir gana turīgi, lai dotos šādos ceļojumos, un mēs viņiem varam palīdzēt saprast, kur viņiem braukt, lai latviskā identitāte tiktu stiprināta un piederības sajūta Latvijai tiktu stiprināta. Šis projekts paver to iespēju. Protams, tas nenozīmē, ka tikai šiem būs tā aplikācija, jo kad projekts noslēgsies, mēs varam izveidot vācu, franču un itāļu versijas un pārdot šo aplikāciju turpmāk arī mūsu apmeklētājiem, kas atkuļās līdz ceļsim no šīm valstīm, kur runā šajās valodās, un attīstīt vēl arī citas, jo brāļi Kaudzīši ceļoja arī uz Franciju un Itāliju. Un vispār pēdējais viņa ceļojums bija uz Ukrainu.
Nu, mums ir plašas iespējas ar šo aplikāciju arī pelnīt naudu, tad, kad šis projekts beigsies. Es redzu lielas iespējas šīs aplikācijas izmantošanā un izveidē, iesaistot turienes cilvēkus, jo nofiksēt, kā tās vietas, kuras brāļi Kaudzīši apraksta savos ceļojuma aprakstos izskatās šodien, būtu tad tās aktīvās diasporas uzdevums. Nu, lūk, un te tas apraksts par infrastruktūru ir tikai tāpēc svarīgs, lai vispār varētu tur uzņemt cilvēkus, bet tas, protams, pavērs iespēju tur nokļūt arī daudziem citiem Latvijas cilvēkiem no sociāli mazaizsargātajām grupām, kuri šobrīd tur tiek tikai līdz slieksnim. Lūk, nākamais slaids ir pēdējais slaids, un tas ir saistīts ar Lielstraupes pili. Tātad programma nosūtījums uz muzeju Lielstraupes pilī vēl nav bijusi, bet šis projekts paver iespēju arī Lielstraupes pilī piedāvāt šo programmu ar aktivitātēm, kuras tad tiek izstrādātas Dzēsu muzejā un sadarbībā ar mūsu kolēģiem struktūrvienībās, bet ieceltas šajā vietā, piedāvājot pievedot tās tuvāk tieši tur dzīvojošiem apkārtnē šiem sociāli mazaizsargāto grupu pārstāvjiem. Un infrastruktūras uzlabojums, kas tiekoties šonedēļ ar Rudīti Vasiliju un apstaigājot pili un arī saistībā iepazīstoties, izlasot kārtīgi stratēģiju, Lielstraupes pils stratēģiju, tad ir publiskai pieejamībai, publiskām aktivitātēm paredzētās telpas atrodas Lielstraupes pils pagrabā. Ir svarīgi šīs telpas atjaunot, padarīt pieejamas, lai tur varētu notikt dažādi nelielam skaitam dalībnieku pasākumi, lai tur varētu notikt arī mazas izstādes. Tās atrodas pirmā stāva līmenī, un tur, protams, ir Lielstraupes pilī ļoti daudz lieli finansiāli līdzekļi nepieciešami, un arī šo telpu sakārtošana prasa salīdzinoši lielus līdzekļus, cik pēc pirmajām aplēsēm saprotams ir nepieciešams arī hidroizolāciju pils pamatiem tajā pils daļā uzreiz veikt un paplašināt nedaudz durvju ailes un līmeni izlīdzināt grīdās, iebūvēt tur toleti, kas tur būtu iespējami, jo tur stāvats jau ir. Un tā kā šobrīd ir apstiprināts un novembrī sāks īstenot Lielstraupes pils pagalma bruģa sakārtošanas darbus Interreg projekta ietveros, tad faktiski pagalms kļūs pieejams, bet pašā ēkā tikt iekšā cilvēkiem būs grūti, ja viņiem ir kustība traucējumi vai kādi citi šie funkcionālie traucējumi. Tāpēc šī būtu lieliski iespēja padarīt pieejamu kādu no pils telpām un tajā nodrošināt šīs aktivitātes tur uz vietas. Piedodiet, ka tik gari, bet es centos tā, lai jums būtu izprotams labi, kas ir iecerēts. Paldies! Daudz ir iecerēts un svarīgas mērķa grupas ir iekļauts tajā iekšā tāds virziens. Vēl viena joma, kurā mēs ejam uz iekļaušanu, nevis uz cilvēku nodalīšanu. Un prieks, ka mēs kā novads uz to ejam, neskatoties to, ka tagad arī pēdējās dienās publikācijas parādījās presēs par to, ka iekļaušana ir izgāzusies un tā tālāk. Tad pilnīgs muļķības, manuprāt, jāturpina šis kurs. Labi, jautājumi, kolēģi. Un Jānis Gabrāns. Labdien, paldies par prezentāciju. Tiešām visas vajadzības ir vajadzīgas tā. Skan tā jocīgi. Vai ir apmēram kaut kāds aplēsts, cik tas viss kopā? Labi, tad tie 850 no Eiropas, nu cik būtu tā gala summa, lai šo visu realizētu? Tādas droši vien nebūs, un vai ir kaut kāda jau prioritārā secība, mēs dabūsim tik, un mēs varēsim izdarīt to. Paldies. Izmaksu tāmas vēl tiek precizētas, bet tas minimums ir tie 15%, tas nozīmē, tas ir tas 1 miljons, bet, lai to visu īstenot, tas varētu būt tā, ka tais 1 miljonā neiekļaujas, un es ceru, ka tas nebūs vairāk kā 1,2 miljonu. Bet tā secība apmēram, kas būtu tas, ir apmēram, teiksim, muzejām ir apmēram skaidrs, kā būtu. Ko tagad, vai to balkonu pārtaisam vai Kaudzīšu muzejā liekam vai? Es gribētu teikt, ka tā kā mūsu kolēģi vēl tās tāmas vēl kopā, kad mums viņas visas būs uz galda, mums kopīgi arī būtu jāpieņem šis lēmums, jo
Viennozīmīgi, ka man ir ļoti svarīgi, ne tikai personīgi, bet kā iestādes vadītāji, lai Brāļu Kaudzīšu muzejā beidzot tā infrastruktūra sakārtojas. Bet nav mazāk svarīgi arī Cēzu pils komplekss, izstāžu nams un arī Lielstraupas pils, protams, ir brīnišķīga vieta, kas ir sen pelnījusi, ka tā ir pieejama un ne tikai pagrabstāva līmenī, bet, es domāju, ka tas ir skaitļi, diemžēl ar tiem būs jārēķinās un lēmums būs kopīgi jāpieņem. Es nevaru šobrīd atbildēt, kā tad prioritāri vajadzētu atteikties, jo es ļoti negribētu atteikties pilnīgi ne no kā. Jūs dzirdat manā balsī pārliecību, man šis projekts jau ir kļuvis mīļš un es degu par viņu jau tagad. Bet kā ir tā finansējums ir tiem infrastruktūras darbiem vai arī tai pašai programmai, teiksim, tur sadarbība ar māksliniekiem? Jā, Šo gan es varu paskaidrot, jo informācija ir tāda, līdz mums skaidri nonākusi, ka 60% no šī piesaistītās naudas ir to pakalpojumu nodrošināšanai. Ja, piemēram, mobila aplikācija ir pakalpojums, tā nav infrastruktūras uzlabojums, bet 40% ir infrastruktūra. Tā kā infrastruktūra ir mazākā daļa. Un, ja ir skaidrs, ka kāda no infrastruktūras uzlabojumiem izgriež pogas citiem, tad jālemj, kur tad vieta, tad to infrastruktūru tomēr nesakārtos. Un tāpēc tur tās aktivitātes arī nevarēs notikt. Tā gan ir, jā. Bet tur tāpēc svarīgi tās tāmes. Jā, lūdzu. Man jautājums par Kaudzīšu muzeju. Tur rakstīts WC un dušas. Dušas kam? Tiem jauniešiem, kas tur nakšņos, doma ir, ka stāvlaukuma teritorijā tiek uzbūvēta brīvi stāvoša neliela ēka, kurā ir iespēja ar invalīdu ratiņiem iebraukt toaletē, bet, protams, toaleti var lietot arī viens cits apmeklētājs. Un tā kā tad tur jau ir gan kanalizācija, gan atrisināts šis toalets jautājums, tad neliela dušas telpa līdzās dod iespēju jauniešiem, diasporas jauniešiem tur ēkā pavadīt nakti un atnākt no rīta ieiet siltā dušā. Bet izceļot šo visu stāvlaukumu ir svarīgi, tāpēc, ka tad mums arī šajā projektā ir ļoti būtiski ievērot Bauhaus principus un nekādā veidā nedegradēt to autentisko vidi, kas ir pašā Kaibēnu mājas ēkā. Un tāpēc mēs tur iekšā nevaram būvēt ne WC, ne dušu, ne virtuvi. Viss kaut kas tāds var notikt tikai ārā no tās teritorijas. Un tas ir brīnišķīgi, manuprāt. Tā kā tie risinājumi ir ļoti būtiski un vēl ko nepateicu šajā projektā uzsvars arī ir uz to, ka ir jāpiesaista eksperti, jomas eksperti, kas var palīdzēt sagatavot šos produktus, nodarbības iekļaujošas, jo tā ir, ka neviens mākslinieks vai literāts jau īsti nezin, kā strādāt, piemēram, ar jauniešiem vai senioriem, kuriem ir kaut kādas grūtības komunicēt vai depresija vai trauksme. Lūk, tad ar to ir jārēķinās un arī par šīm infrastruktūras lietām jābūt konsultantam. Un es esmu jau uzrunājusi konsultantu, kurš ir diasporas pārstāvis jau labu laiku. Tas ir mums Cēsīs labi zināms jauns arhitekts Toms Kokins. Jā, Toms Kokins. Viņš Ulmeo universitātē pasniedz jau ilgus gadus, un viņam jau tur arī ir diasporas dzīve. Bet savā laikā Cēsīs rīkoja RSU starptautisko arhitektu vasaras skolu un arī katru vasaru ir Cēsīs. Un arī šogad es viņu uzaicināju aizbraukt uz kalnu Kaibēniem, apskatīties, kā tur varētu vispār notikt kaut kādi tādi uzlabojumi vidē un ēkā, kas būtu saudzīgi pret ēkas kultūrvēsturisko un arhitektonisko vērtību. Jā, viņš piekrita iesaistīties arī kā eksperts šajā projektā. Nedaudz varbūt papildinot arī Elīnas minēto, tad attiecīgi tās infrastruktūra ir pakārtot aktivitātēm. Ja ir paredzēts konkrētajā vietā arī vairāku dienu pasākums, tad un dušas tur nav pieejamas, tad tas ir tas infrastruktūras uzlabojums, ir arī dušu izbūve. Tādā veidā tas ir paredzēts. Bet, jā, tā kā tas savā ziņā ir viss, kas tiek tā infrastruktūra pielāgota, tad tas ir viņai jābūt iesaistītai arī aktivitātēs un pasākumos. Evita? Jā, man tāds jautājums, tas plānots pašos kalnu Kaibēnos iekšā tad izbūvēt ir?
Nē, duša būtu stāvlaukumā. Ja jūs piebraucat pie Jā. Kalnkai bērniem, tur Es stāvlaukums. pareizi jūs sapratu, jā, Jā. Līna. Jā. Jautājums, bet tad varbūt, ka jūs arī nevarēsiet atbildēt. Tikko Vecpiebalgas apvienības pārvalde palaida uz izsoli Kaibēnu māju. Redzēju. Un tas nebija nekāds kultūra vēsturisks piemineklis. Nē. Un to varēja, manuprāt, pielāgot visām šīm te nepieciešamajām lietām. Nebūtu jābūvē jauns. Vai, Tad droši vien ir jārunā ar Līvu Gruduli un arī ar Leldi Burdai. Es domāju, viņas par to ēku var vairāk pastāstīt nekā es, jo muzejs to ēku neizmanto. Tur ir dažādas arī, cik es noprotu, problēmas, kāpēc tas tā nenotiek. Un, jā, viņi katrā ziņā, mana pirmā informācija no Līvas bija, mums no šīs ēkas jātiek vaļā, būtu labi viņu pārdot. Lai dabūtu līdzekļus, ko investēt tajās vēsturiskajās ēkās. Kāds tur tas stāsts, kad viņa būvēta tik daudz, es nezinu. Bet katrā ziņā tā mazajā stāvlaukumā izbūvēt to toaleti un dušas telpiņu, tas absolūti nav tas dārgākais. Dārgākais tajā visā ir tas dziļurbums. Un tas ir bijis iemesls, kāpēc jau gadiem tur tas nav noticis un ir tāds, varētu teikt, apgrūtinājums tai vietai arī tam pircējiem šobrīd, manuprāt, jo viņam tur nav ūdens. Un kanalizācijas nav. Es par to vispār nemaz nešaubos. Ir 21. gadsimts, ka tur ir jābūt normālām komunikācijām. Es tikai mēģinu saprast arī pēc tā izvietojuma. Es mēģinu skatīties tajā kartē, ja tur būtu atsevišķā māja, kuru varētu šādi apdzīvotiem speciāli pielūdot. Man liekas, ka būtu pilnīgi normāli tāds, arī pēc tā izvietojuma netraucēt arī tiem, kas varbūt apmeklētāji, kas atbrauc ikdienā, un ir papildus kādu no šīm nometnēm, kas tur tiek uzņemti, tad viņiem ir atsevišķi ēka, kurā viņi tur to visu dara. Bet tas tāds mans absolūti privāts viedoklis, jā. Es varbūt to pakomendēšu doma par to nometni tiem jauniešiem ir tāda, ka viņiem ir tikai viena diena Kaibēnu skolā ar nakti. Un toreiz gulēju uz cisu maisiņiem un tā, un gribās viņiem radīt to, ka, kā tad bija tajā Kaibēnu skolā, tikai tas saturs nav par to, ko toreiz mācīja, tur pātars skaitīt, lasīt, rēķināt, bet iepazīšanās ar mērnieku laiku varoņiem un tādām lietām. Bet tādu autentisku to nakšņošanu, protams, ka nākamajā rītā tāds, nezinu, Strasbūrā uzaudzis jaunietis diezgan labprāt prasīs, kur tad ir tā duša. Nu, tik cik tur aiziet un neiet tajā dušā, to tad mēs viņiem nodrošināsim, bet viena tāda nakts, kas, ceru, paliks uz mūžu atmiņā, varētu būt ļoti, manuprāt, saistoši, jo mēs to tur varam nodrošināt un līdz ar to, ko mēs arī varam gūt iespēju, sasaistot to aktivitāti ar to seno ēku, investēties tur, jo ekspozīcijā ir svarīgi kaut kādi uzlabojumi, un tā pašā klasē šobrīd ir tā, ka cilvēks invalīdu ratiņos nevar justies iekļaujoši. Piemēram, ja tur ierodās ir bērns, ģimene, kurā ir bērniņš invalīdu ratiņos, viņš tajā solā nevar iebraukt. Tā kā tur vajadzētu to mēbelējumu uzbūvēt tādu, lai tā visa ģimene vai jebkurā grupā cilvēks ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem varētu justies tikpat iederīgs, kā viņam blakāms cilvēks bez tā visa. Un tādā veidā mēs dabūtu arī tajā muzeja galvenajā ēkā iekšā šos risinājumus. Ja mēs tās aktivitātes pierakstīsim tai mājai tur, tad mēs tai muzejā to nedabūsim. Mums ir svarīgi dabūt tai muzejā. Tāpēc mēs īsti neskatījāmies tā virzienā, bet, bet man arī tas komentārs no Līvas bija tāds, ka par to nevajag domāt tā ēka. Nē, tur droši vien vairāk jādzird no viņiem pašiem. Jā. Jānis, Atis. Jā, vienā no iepriekšējām darbsarunām par šo projektu mēs runājam arī par ekspozīciju piemērošanu un atjaunošanu, un pamata ekspozīciju piemērošanu un atjaunošanu. Vai šī līnija tiek saglabāta, tā skaitā arī par latviešu ekspozīciju runājot? Jāsaka tā, ka, lai varētu izveidot risinājums, tehnoloģisks risinājums vai dizaina risinājums vai kaut ko tad it kā šajā projektā mēs varētu ielikt Cēsu jaunajā pilī, Cēsu muzeja jaunajai pastāvīgai ekspozīcijai, nepieciešama ekspozīcijas koncepcija. Tādas, diemžēl, šobrīd nav, jo priekš ir saturs un pēc tam ir forma, kā mēs to risinām, bet tad ar baltiem diegiem pievilkt piešūt, tas būs diezgan labi redzams. Un man šķiet, ka,
Jā, es nedomāju, ka tas ir tik sarežģīti piesaistīt pastāvīgai ekspozīcijai dizaina un arī uzbūves lietām finansējumu. Ir citas iespējas, un šī noteikti nav vienīgā. Un jā, lielā mērā tas tāpēc, ka nav koncepcijas. Bet jautājums, vai projekts prasa koncepciju? Un vai koncepcijas izstrāde nevar būt viena no projekta aktivitātēm? Jo no visa tā, kas tiek plānots super lielas investīcijas pamata infrastruktūrā. Bet man liekas, šī ir vienīgā un retā iespēja, kur mēs varam dabūt tādu lielu investīciju ekspozīciju atjaunošanai. Un tad, jā. Jā, ir koncepcija. Bet ierakstīt šobrīd, ka mēs taisamies plānojam koncepciju var, bet tad nebūs ko likt priekšā tajā investīciju sadaļā, tajā infrastruktūras sadaļā, jo nav jau zināms, ko tad vajag, ja nav jau satura. Tā ir tā loģiskā secība. Priekš top saturs, un tad meklēti tiek labākie risinājumi, kā šo saturu nokomunicēt līdz apmeklētājiem. Un tā ir tie tehnoloģiskie izaicinājumi māksliniekiem, dizaineriem, arhitektiem, kas iekārto ekspozīcijas. Bet tad šeit mēs varētu ielikt atalgojumu, tādas dizaina koncepcijas izstrādē, bet nebūs jau tā gala rezultāta vēl. Un nebūs ko ielikt tā mēs. Un tas būs ļoti skaidri redzams projektā, ka tas ir tad kas. Mums tomēr ir arī būvniecības projekti, kur mēs tomēr projektētājiem pasakam, mūsu pieejamais finansējums ir 1 miljons eiro. Projektētājiem ir jāprojektē tā, lai tajā 1 miljonā iekļautos. Un varbūt tomēr var parisināt, kā būtu, ja mēs izstrādājam projektā koncepciju, mēs pasakam, šo ekspozīciju izveidēji ir tik un tik plānots finansējums pretī. Bet, jā, man liekas, ka, ja mēs neizmantosim to finansējumu ekspozīciju arī atjaunošanai, gan muzejā, gan Kalāčos, gan Kaibēnos, mēs nākamreiz ilgi gaidīsim pēc tādas investīcijas. Jā, Kaibēnos un Kalāčos jau tiks izmantotas. Tas, par ko es runāju, jautājums bija, cik sapratu pēc ēsu muzeja pastāvīgo ekspozīciju. Jā, bet pa Kalnu Kaibēniem, man liekas, diezgan skaidri pateicu, pa ekspozīcijas uzlabojumu paredzēt arī šī muzeja pedagoģijas klase un arī par Kalāčiem, par kūti, jo pamata ekspozīcija jau ir muzejā kā. Jā. Ja mēs varētu cerēt uz tāmēm, kad šis jautājums tiek pieteikts Finanšu komitejai? Šobrīd mums ir liels trauks, tie risinājumi tiek skatīti. Pārējie, man liekas, tur jau tie apjomi ir uz vietas būts un arī tās tāmas ir pavērtētas. Tā kā jā, tā liels trauks apjoms, viņš ir tas, kas ir tāds Jo vienkārši mums būtu labi jau Finanšu komitejā tos ciparus redzēt un saprast tās aplēses, lai nav tā, ka pēc tam atnāk tāmas tur pa 1,6 miljonu, es bišķi pārspīlēju, un tad mēs vairs īsti nezinām, kur likties. Tā, lai tomēr mums uz Finanšu komiteju. Paldies. Bet uz Finanšu komiteju būs tāda informācija par investīciju summām vienkārši. Kurā vietā, cik liels tās summas uz katru objektu un par darba veidiem. Jā. Nē, viņš ir, es nezinu, varbūt, kad runājot mutiski kaut kur bija, bet apstiprinātiem kā noteikumi ir 850. Labi, kolēģi, esam 50 minūtes veltījuši. Laimi, kā vienmēr, noslēdzošais tev. Jā, paldies. Tiešām patīkams ziņojums, pārliecinošs, īstā muzeja patrioti, bet man bišķiņ citi jautājumi. Varbūt no Finanšu komitejas viedokļa domājot. Sadalījums 40/60 attiecās proporcionāli vienādi uz visām šīm sadaļām, kas būs projektā, vai, teiksim, vienā vietā var būt tikai būvniecība, otrā vietā tikai tas. Tas 40/60 viņš bija, tad, kad MK noteikumi tapa, par to tika runāts kā tāds uzstādījums. Tad, kad MK noteikumi ir apstiprināti, viņš tā tiešā uzstādījumā nav ierakstīts, bet tas tā kā vairāk ir tāds uzsvars uz to, kad tiek pieminēts. Tas nav tā, ka arī 42% investīcijas ir automātiski noraidāms, viņš pārsniedz 40%. Un viņš tiek skatīts projekta līmenī. Šis jautājums tika iepriekš pozicionēts kā projekta līmenī, nevis konkrēts objekts. Objektā ir aktivitātes, objektā ir investīcijas. Jā.
Nu, jā, bet apmēram. Tātad pieņemot kaut vai 1,2 miljonu, 40%, 480 tūkstoši vai 480 tūkstoši pietiks visām šīm lietām būvniecības sadaļai. Jautājums zīme. Ir vietas, kur ir tikai kaut kādi 10, 20 tūkstoši. Jā, protams. Jā. Nākamais jautājums, ko droši vien arī gribētos saprast, tad kādi būs projekta ieguvumi vai sasniedzamie mērķi, jā, kā mums pieaugs apmeklējums tajā skaitā arī tajās jūtīgajos vērtējumos pieejamība. Un trešais jautājums. Kāda ir projekta realizācijas riski? Tomēr mēs diezgan labi saprotam, nākamo 3 gadu budžeta periods ir ļoti jūtīgs periods. Varbūt, ja ne Eiropas naudai, tad pašvaldības naudai var būt liela apgrūtinājuma. Kas notiek, ja projekts netiek realizēts pilnībā? Cik es zinu, agrāk jau bija daudz projektu apdraudēt caur to, ka bija jārealizē. Tā vienalga kādā ceļā, pretie gadījumā atgriežamās summas. To, ka tos pakalpojumus nevarētu nodrošināt, es domāju, ka tos noteikti varēs īstenot, nodrošināt, un pieaugums apmeklētājiem mums būs no šīm sociāli mazaizsargātajām grupām, jo mums nav daudz cilvēku no šīm grupām, kas var vai nu atļauties nākt uz muzejiem, vismaz Cēsu muzeju, tomēr apmeklējuma cena Cēsu novada iedzīvotājiem no šīm grupām, manuprāt, ir diezgan liela, jo tad īpaši jāpiedomā, lai nāktu, bet ja tas būs bezmaksas iespēja, kas šos projektus 4 gadus sniegs, tad tās būs ļoti, ļoti, manuprāt, labi. Un arī šiem cilvēkiem tas būs labi. Tajā projektā ir daudz tādu ļoti labu izdarāmu lietu, kas varētu būt šķēršļi infrastruktūras uzlabojumiem. Varbūt Tirtu, tu vari nokomentēt? Tur kolēģi klātien arī bija un aizbrauc un apstījās tos ieceras, kā to konkrētajā vietā var izdarīt vai nevar izdarīt un kā labāk arī. Tā kā projekta tas laika rāms ir tāds, ka, protams, mēs vidas pieejamības un visas tās infrastruktūras darbus nevaram atlikt uz projekta beigām, jo primāri maksimāli ātri nodrošināt to pieejamību, un tad notiek pasākumi. Viņi var notikt vienlaicīgi, kamēr varbūt tā pieejamība nav nodrošināta pilnvērtīgi, bet viņai noteikti maksimāli ātri tiem pasākumiem jānotiek kā pilnvērtīgu maksimālu pieejamības efektu, teiksim tā. Tā kā tās investīcijas, kas ir paredzētas, tās, kas minētas 400–480 tūkstoši, ka tas ir vairāk tiešām, tas nav tā kā uz 3 gadu periodā kaut kā, bet tas ir droši vien maksimāli ātrāk, un ja projektēšana un izbūve, tad 26. gads un vēlākais 27. Viņš pēc nedēļas un vēl vienkārši ņemot vērā to projektu ieviešanas struktūru, tādas pamatlietas, kaut vai, ja ir projekts apstiprināts un 850 tūkstoši ERAFs ir piešķirts, ERAF piešķir avansā līdz 50%. Tad 425 tūkstoši ir piešķirtais avans, ko mēs varam izlietot, un tad, kad tas ir beidzies, tad mēs ejam pēc projekta aizņēmuma. Kas ir svarīga ziņa, paldies, jā, kad ir tas avans un uzreiz var sākt darboties. Labi, kolēģi, es aicinu balsot par numuru 1. Paldies, ar 9 balsīm pār. Lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Paldies, Ģirt.
Ejam tālāk. Numur 2. Cēsu novada pašvaldības iestādes Cēsu muzejs darbības stratēģija 26. līdz 30. gadam. Lūdzu, Elīna. Jā, paldies. Es tur tik ilgi vairs ne, bet man šķita svarīgi, jo pateikt, kāpēc tur ir rakstīts izceltiem burtiem 2 lapis, jo, protams, ka šī vēl nav stratēģija. Un tas, ko es jums ceļu priekšā šodien, ir šīs stratēģijas, var teikt, mugurkauls, ir pašas būtiskākās lietas, kas ikvienā stratēģijā ir. Un droši vien, ka ir sanācis laiks šīs 2 lapas izlasīt, kā es neiešu tam visam cauri detalizēti. Vienīgais, ko vēlos teikt, ka es dzīvoju pārliecību, profesionālu pārliecību, ka organizācijai nav iespējams darboties saskaņā ar savu stratēģiju, jo darbiniekiem par to nav izpratnes. Un ja to uzraksta vadītājs pats, pieslēdzot tam savu prātu un laiku, tāpēc no pirmās savas darba dienas es esmu mētiecīgi ar visus darbiniekus centusies iesaistīt, lai mēs virzītos uz kopīgas stratēģijas izveidi. Un pirmais, ko mēs definējām, bija vērtības, jo uzsākot savu darbu direktora amatā Cēsu muzejā, es ar katru darbinieku, un Cēsu muzejā 41 darbinieks, veidoju 1-pret-1 sarunas, kurās viens no jautājumiem bija nosauc lūdzu savas 3 vērtības, bez kurām tu nevari iedomāties, ka tu nāc šeit uz darbu, jūties droši un nāc uz darbu ar prieku. Un visi kolēģi, mēs tikām līdz vienam vārdā definētai šādai vērtībai, 3 vērtību apjomā no katra. Un tad jūnija beigās, 27. jūnijā, mums bija pirmā darbinieku kopsapulce, kurā es prezentēju šo kopsavilkumu, un mēs balsojot vienojāmies par 3 mūsu organizācijas, jeb iestādes vērtībām. Un pēc tam mēs izveidojām darba grupu, kurā ir 12 mani kolēģi, kas ir vidējā vadītāja amatā vai struktūrvienību vadītāji vai saistīti ciešāk ar darbu ar apmeklētājiem. Un kopā ar viņiem tad tapa pārējās šeit jums priekšā celtās sadaļas, un pēdējā mūsu tikšanās bija 2. septembrī, kad mēs nodefinējām vīziju un misiju. Tāpēc ir tik koncentrēti, bet ticiet vai ne, 4 reizes tiekoties, katru reizi mēs veltījām kādai no šīm sadaļām, un tas ilga vairākas stundas, līdz mēs vienojāmies par šo. Un vakar arī zinātniskās padomes sēdē kolēģi atbalstīja vienbalsīgi, ka šī ir mūsu jaunā stratēģijas pamats. Un tālāk, protams, ir svarīga aprakstošā daļa, kas top un kuru arī kolēģi lasīs, komentēs. Un es uzdevu saviem kolēģiem jautājumu, vai viņi sevi redz aiz šiem tekstiem, kas arī ir jūsu priekšā. Un priecājos saņemt atbildi, ka katrs sevi redz, un katrs arī redz savu pienesumu. Tā kā tik tālu, manuprāt, man ir izdevies turēties pie savas profesionālās pārliecības, ka mūsu iestādē top stratēģija, ar kuru saskaņā mēs varēsim droši strādāt, jo tajā ir ietverts tas, kā mēs, Cēsu muzejs, sevi redzam. Un, jā, ir vajadzīgs nedaudz vairāk laika, protams, lai šāda stratēģija varētu tikt izveidota, un negribētos to sasteigt, lai gan šobrīd tāda sajūta ir, ka ir jāsasteidz, bet šī stratēģija ir ļoti svarīga arī, lai iesniegtu jums iepriekš prezentēto projektu pieteikumu, tāpēc, ka šajos ministru kabineta noteikumos par projektu iesniedzēju ir teikts, ka tam ir jābūt kultūras organizācijai, kas projektu īstenos, ir jābūt stratēģijai, kurā ir šie iekļaujošie aspekti. Un tie arī mūsu stratēģijā muzejā nav ielikti mākslīgi, jo mēs patiešām uzskatām, ka šīs auditorijas mums ir svarīgas, jo šie cilvēki pie mums līdz šim ļoti, ļoti maz ir nākuši, tāpēc, ka viņiem arī grūti pie mums nokļūt. Un tie ir dažādi aspekti, kāpēc tas tā, protams, ir. Tā kā tā stratēģijas mugurkauls, jeb kā es viņu nosaucu, 2 lapis, tas nav mans izdomājums, es esmu dzirdējusi arī par stratēģijas 1 lapi, respektīvi ir jābūt kaut kādai ļoti koncentrētai iespējai, kā organizācija īsi pasaka, kas viņa ir, kāpēc viņa pastāv un kam viņa darbojas. Un mūsu gadījumā tas ir saspiests 2 lapās, bet, protams, tā ir stratēģija tikai uz nākamo 5 gadu periodu. Paldies! Tajā
stratēģijas tekstā, kas taps un izskatīsies, kā teicu, pēc stratēģijas, tas sākums noteikti būs iepriekšējā perioda izvērtējums un kas no tā ir jāturpina, kas ir beidzies un veiksmīgi noslēdzies, ko varbūt ir jāpārtrauc un kas ir jāsāk. Jā, jo daudz kas ir noticis pa šo laiku, un, protams, ka tā stratēģija būs balstīta arī novada kultūras attīstības spēkā šobrīd esošajā stratēģijā, arī muzeja likumā, ministru kabineta noteikumos par Nacionālā muzeja krājumu, kas ir tie pamatdokumenti, pēc kuriem Latvijā muzeja strādā. Jā, protams, ka tas tā ir, un izvērtēšana ir svarīga, vēl vairāk arī tāpēc, ka struktūra ir mainījusies, ir nākušas klāt struktūra vienības, galu galā iestādei ir jauns nolikums kopš pagājušā gada aprīļa, un vispār iestāde pastāv tikai no pagājušā gada aprīļa. Un tās stratēģijas, kas bija iepriekš Cēsu vēstures mākslas muzejām, jau īsti vairs nav spēkā, jo tur, piemēram, struktūra vienības nav pieminētas, kā arī struktūra vienībās, kurām ir savas stratēģijas, nav pieminēts Cēsu muzejs, kas tagad mēs esam visi kopā. Protams, jā, tas ir jāapraksta šī situācija, kas un kāpēc un kā, un tas arī notiek. Kā reiz man bija 3 lieliskas dienas, vīrusas spiesta paliku mājās, varēja daudz strādāt pie stratēģijas izveides. Jā, labi, Ati. Man viens priekšlikums, ko tu jau nedaudz ieskicēji, un tad, principā 2 priekšlikumi. Meklē šajā divlapī, skatoties un saprotot, ka tur ir atslēgas, daudz atslēgas vārdi. Tas mans priekšlikums ir pie strateģiskām prioritātēm un darbības mērķiem minēt arī jauno krātuvi, jo, manuprāt, krātuve ir ne tikai kaut kāda būve, kur mēs vienkārši aiznesīsim un izvietosim krājumu. Man liekas, ka tā ir tāda brīnišķīga iespēja veidot Cēsu muzeju kā tādu reģionālu vai pat nacionālu kompetences centru arī restaurācijā, jo tur arī tiek paredzēts šajā krātuvē veidot restaurācijas darbnīcas. Un tāpēc man gribētos redzēt arī pie tām strateģiskām prioritātēm. Un no šīs domas man izriet arī jautājums, jeb šo priekšlikums par mērķa auditoriju, vai mērķa auditorija nevarētu būt arī vēsturnieki un pētnieki. Jo es kaut kur dzirdēju tādu tēzi, kad Latvijā neviena vēstures monogrāfija neiznākot bez atsauces uz Cēsu muzeja krājumu un krājumā esošām lietām. Līdz ar ko man liekas, ka arī vēsturnieki un pētnieki varētu būt brīnišķīgs papildinājums mērķa auditorijai. Jā, paldies. Mēģināšu saprast, kur mēs to kā varbūt varam iestrādāt, bet par krātuvi, protams, jā, šīs te mērķa, tie lielie mērķu definējumi, bet zem tiem, protams, apakšā nāk konkrēti uzdevumi, kas tur ir jāliek iekšā, un tas ir tas, kas būs šajā aprakstošajā izvērstākajā daļā izlasāms turpmāk, un krātuve, jaunā krātuve viennozīmīgi būs tur iekšā, jo visās iepriekšējās stratēģijās jau tiek uzsvērts, ja, tajās vidu analīzē, ka tā lielā problēma ar krājumu glabāšanu jau gadiem un prioritāri ir tikt pie jaunas krātuves, un mēs jau zinām, ka šis ir 3. piegājiens mēģinājums Cēsu muzejam tikt pie jaunas krātuves. Lūk, jā, tā kā tas noteikti tur būs, jā, pētnieki Latvijā, vēsturnieki ir ļoti sliktā situācijā jau daudzus gadus, un Cēsīs mums ir tikai 2 amata vietas, vai gluži ir tā, ka neviens pētījums neiznāk bez atsauces, nav galīgi tāda priekšstata. Domāju, ka ļoti daudz, kas Nacionālā bibliotekā vai Latvijas vēstures institūtā iznāk bez atsaucēm uz Cēsu muzeja krājumu, bet jā, varbūt, bet vai tā būs specifiska mērķa auditorija, uz kuru mēs strādāsim, es neesmu droša, gan jāsaka, jā, jo tā ir kādā ziņā. Mums ir tikai 2 darbinieki, kas ir pētnieki, un viņiem katram ir sava darba vieta. Viņiem ir tīpaši teikt vajadzētu. Jā, bet, jā. Mēs jau pētniecība ir viena no muzeja pamatfunkcijām, kuru mums ir jārealizē, mēs to realizējam, un mēs vienmēr varam piesaistīt arī ārpakalpojumā pētniekus, ja tas mūs interesē kaut kāda konkrēta
ekspozīcijas izstādes satura izveidē vai kādu konkrētu projektu izveidē, un to mēs noteikti arī darīsim, jo te bija minēta starpdisciplinaritāte, un te nevienmēr jābūt vēsturniekiem, un es ļoti gribētu sadarboties arī ar citu jomu pētniekiem Cēsu muzeja ekspozīciju satura izveidē, jo mēs jau sen vairs neesam tikai vēstures pētniecību saistīti tik cieši, mums jāspēj domāt starpdisciplināri un arī izpausties starpdisciplināri. Galu galā vēsture ir citās valstīs, mūsu valstī tā ir humanitārā zinātne, bet daudzās pasaules valstīs, starp citu, tā ir sociālā zinātne. Mārtiņ? Paldies par prezentāciju. Man ir 3 jautājumi, jo es nevaru komentēt to garo versiju, kuru neredzu šo divlapi, par ko paldies. Manuprāt, tā vispār ir laba lieta uz 2 lapām uzrakstīt tās lielās lietas. Bet, ņemot vērā, ka es dzirdēju, ka tā stratēģija, tā publiskā apspriešana vēl taps, es pieļauju, jūs iesaistīsiet arī deputātus vai skolas vai citus partnerus. Es izteikšu savu vienu no viedokļiem šodien, kad jūs prezentējat. Man mazliet gribētos vairāk saprast, es ceru, ka varbūt tai lielajā redakcijā, ka man liekas, ir pārāk emocionāls un patētisks tonis. Ir ļoti skaisti, es gribētu saprast, kā muzejs tieši īstenos. Mēs esam aktīvi demokrātijas sargi, mēs kalpojam saviem cilvēkiem, mēs palīdzam pasaulē kļūt labākai. Kas tieši ir apakšā? Jo man liekas ļoti simpātiski, bet no otras puses, lai nav par daudz tā patētismu tajā lietā. Bet tur mēs gan jau redzēsim kādus sasniedzamos rādītājus tajā plašākajā dokumentā. Un otra lieta, es līdz šim esmu bijis iesaistījies tādā sabiedriskā apspriešanā citu Latvijas muzeju stratēģiju izstrādē, un arī starptautiskā praksa rāda, ka viena no tādām centrālajām funkcijām ir izglītības funkcija. Un vārdu izglītības neredzu šajā divlapī. Es, protams, tur nolasu zināšanu apmaiņu, es tur nolasu mantojuma interpretāciju, es arī dialogs ar cilvēkiem, es arī redzu, ka ir mērķa auditorijā pirmsskolas vecuma bērnu skolēni, bet, manuprāt, es daudz vairāk rosinātu padomāt, ka muzejs ir tāds nozīmīgs izglītības partneris skolām, ģimenēm un sabiedrībai. Un es domāju, to noteikti vajag tā teikt vēl vairāk attīstīt un varbūt pat mazliet skaidrāk uzsvērt. Man liekas, ka tas vārds izglītība te varētu brīnišķīgi iederēties tajā visā kā tāds konkrēts viens no virzieniem. Tas no manis tāds komentārs vairāk. Liels paldies par konstruktīviem ierosinājumiem. Jānis Gabrāns. Tā, vispirms, tātad, kā mums lēmumu projektā mēs balsojam par stratēģiju. Saprot, šī nav stratēģija. Tas ir tā pārdomām. Paldies par skaidrojumu par divlapu. Tagad es to sapratu, jo tad, kad es atveru viņu, viņš man ir uz 3 lapām. Tāpēc es nesapratu, kāpēc ir nosaukums divlapis. Un skaidri. Jā. Droši vien, bet viens ir visu cieņu izstrādātājiem, bet droši vien, ka labi, ka paskaidroju, ka šī ir tikai tāds ieskats, ka droši vien stratēģijas būs konkrētāka, jo es te viņu lasīju uz priekšu apakaļ, un es tā arī nesapratu, ar ko šis ir Cēsu muzejām tāds unikālais, īpašais, jo ja mēs tur izņemam to Cēsu novadu un ieliekam Madonas novadu vai Limbažu novadu, atšķirt nevar. Šis ir ļoti vispārīgi, lai man piedod izstrādātāji. Tas man, jo es saku, es viņu lasīju un tā arī nesapratu. Es domāju, tā tad ir vajadzīgs kaut kāds šāds dokuments, lai darbotos tālāk, jo viņš tāds pārāk vispārīgs. Bet, ja reiz būs turpinājums, tad gaidīsim turpinājumu, jo šis man tiešām galīgi nepārliecinājumi. Paldies! Paldies! Labi. Evita? Jā, man tāds varbūt dīvains jautājums. Šī stratēģija ir tieši par visa novada kontekstā ņemtajiem muzejiem vai tikai par jūsu konkrēto? Šī ir pašvaldības iestādes Cēsu muzeja stratēģija. Un Cēsu muzejā ir struktūra vienības Piebalga Soricāre un Edemban Kalāči. Tad man šī stratēģija nekāda ar pārējiem nevelkas kopā. Man pirmkārt jau tas nav nekāds pārmetums uz jūsu pusi, absolūti ne. Pirmkārt jau nosaukums pats liecina tikai par Cēsu pilsētu.
Man kā jaunam deputātam lasot šo, ja man tikai un vienīgi asociējas ar Cēsu pilsētas muzeju, un tajā tekstā kopumā es nekur nejūtu, tā kā nav, kā saka, ievilkts, kad ir vēl tajā, kad jūs esat varbūt vairāki muzeji visā Cēsu novadā, jo no šīs ilas arī pēdējā rindā mēs esam muzejs Gaujas Nacionālā parka bioreģionā. Tad par vienu muzeju mēs, tas ir man kā lasot pirmo, tas tikai, es neko nepārmētu. Rekurvīzijas sadaļā ir minēti pilsēta, lauka pagasti, pilsēta ir viena, jā, Cēsis, bet ir minēti lauka pagasti un viena sētas. Ar tieši to domājot, ka ne jau tikai pilsēta, mums ir visi 4 muzeji, kas ir struktūra vienībās iekšā, tie jau visi ir viensētas būtībā un atrodas lauku pagastos. Tā kā tur nevarēšu piekrist. Nu, jā, varbūt tas formulējums beigās par muzeju vienskaitlī bioreģionā nav korekts, jo tajā tiešām, jā, muzeji ir veseli 6, bet nu, tā doma bija vairāk par iestādi, ka tas iestādes nosaukums ir Cēsu muzejs. Tad tur es varētu, jā, piekrist, ka jāprecizē. Nezinu, jā. Personības arī ir iekšā, tas ir tieši doma par šiem personībiem, memoriālajiem muzejiem. Jā, nu. Doma noteikti nebija koncentrēties tikai uz Cēsīm un tiešām esmu par tam pievērsus lielu uzmanību, lai nebūtu tikai tā, ka mēs runājam par Cēsīm muzejs Cēsīs, jaunā pils, viduslaiku pils. Faktiski apzināti arī neielikām šo, jo, jā, apaudzējot ar tekstu un rakstot šīs 20 droši vien lapas vai vairāk beigās šī apjoms veidosies. Tur jau noteikti arī mēs skrupulozāk iziesim cauri konkrētām darbībām, gan ar domu par demokrātijas sardzi, gan ar domu par izglītību, kas viennozīmīgi ir ļoti svarīga muzeja darba daļa. Bet, jā, tiešām, tāpēc arī ne misijā, ne vīzijā jūs nevarat izlasīt vārdu Cēsu viduslaiku pils vai Cēsu jaunā pils vai Cēsu pilsmuiža, kas līdz šim vienmēr tā bija, jo to tur nevar vairs ierakstīt, tāpēc, ka Cēsu muzejs šodien ir iestāde, kurā ir arī citi muzeji, un tie neatrodas Cēsu pilsētā un Cēsu pilsmuižā. Un tāpēc arī viņi tur nav. Varbūt tas būtu mazina šo te vīzijā un misijās sajūtu, ka tas ir rakstīts Cēsīm vai Cēsu muzejam, bet, vīzijā un misijā, man šķiet, arī nebūtu jāmin tik ļoti konkrēti par ko, jo parasti jau dokumentiem ir virsraksti un arī mūsam tāds būs. Un tālāk sadaļas, kurās mēs par to runāsim, arī izstāstīs, kas mēs esam, jo faktiski vārds vīzija, jēdziens vīzija atbild uz jautājumu, kas mēs esam, un misija, kāpēc mēs esam, un to izvērstāk aprakstot, es, protams, rakstīšu par Cēsu muzeju, 100-gadnieku, par pārējiem struktūra vienības muzejiem, cik daudz priekšmetus mēs glabājam, kurā šajos krājumos, kāda ir mūsu infrastruktūra, kāda ir mūsu struktūra. Tas jau viss tur būs uzrakstīts arī ar saistībā ar misijas lietām tieši tāpat, ko tad mēs īsti gribam darīt, un tie lielie prioritārie strateģiskie atslēgas vārdi, institūcija, cilvēks, starpdisciplinaritāte un ilgtspēja. Zem tiem tie mērķi, protams, šobrīd vispārīgi nodefinēti, bet, manuprāt, stratēģijām ir jābūt iedvesmojošām. Un tas bija mērķis, kāpēc varbūt šis patos tur ieskanas tā patosa nots. Bet, jā, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, ka stratēģija patiešām uzbur te vainu un iedvesmo, nevis tas ir kursa darba cienīgs vai es nezinu, kaut kā diploma darba cienīgs, milzīgs teksts, piebārstīts pilns sarežģītiem teikumiem un sarežģītiem vārdiem, kurus puse darbinieku vispār īsti nesaprot. Tur tas stāls, jo es saprotu, ka šis ir kaut kas varbūt neierasts, bet man ir starptautiska izglītība muzeju jomā, un es esmu lasījis daudz pasaules muzeju stratēģijas. Un, ziniet, man jāsaka tā, ka Latvijas muzeja stratēģijas reāli lož pēc naftalīna. Tik tiešām ļoti lielā mērā. Un, ja jūs atverat, augstākā pilotāža, manuprāt, muzeja jomā demokrātiskās valstīs ir Britiem. Jūs atverat kaut vienu viņu stratēģiju, vispār liekas, arī tā var rakstīt, arī tāda var būt stratēģija, tik uzrunājoša, dzīva un saistoša, ka pašam gribas iet un darīt.
Mans mēģinājums šeit bija kopā ar kolēģiem veidot ko tādu, un arī turpmākais teksts solās būt gana intriģējošs. Stratēģijai ir vairākas sadaļas, un katra no tām sadaļām ir zināmā mērā paredzēta savai mērķa auditorijai. Šis dokuments faktiski ir tas tāds iedvesmojošais un ir, ko var lasīt jebkurš novadiedzīvotājs un saprast pamatlietu. Savukārt tur, kur būs jau konkrēti uzdevumi ar termiņiem un atbildīgajiem un izmērāmiem rezultātiem, tas atkal ir drusiņi varbūt citā mērķa auditorijai, tāpēc stratēģija sastāv no dažādiem elementiem. Šis ir viens no teksta, kuru mēs redzēsim pēc 2 nedēļām, viena no sadaļām, bet pasaka to būtību. Tāpēc, Es tikai gribēju pateikt, ka Elīna nevienā brīdī nebija pārmetums. Absolūti nē. Tā kā to nevajag uztvert tā. Jā, es nemaz neuztveru īpaši. Es vienkārši man patīk aizstāvēties. Nē, viss kārtībā. Labi. Es vēl vienu komentāru tomēr gribēju. Es noteikti piekrītu kolēģei Evitai tādā ziņā, ka varbūt muzejs varētu padomāt par nosaukumu maiņu. Cēsu novada muzejs. Es to noteikti. Es varu. Es tādā ziņā varu vienkārši jautāt, es priecāts šo saņemt ekspertu atbildi, kāpēc tā bija. Es tajās debatēs nepiedalījos. Es piekrītu par to iedvesmošanu, un es šajā divlapī redzu 2 reizes vārdu komunikācija. Un es redzu komunikāciju gan attiecībā uz lokālu patriotismu un lokālajām vietām, bet kopumā es domāju, ka vīzija misija lieliski paskaidrot preambulu, kur jūs nosauktu visas tās konkrētās vietas. Jo muzejs ar visām savām struktūrveidībām nav tāds jauns, nav tāds vecs veidojums, tas tomēr ir salīdzinoši nesen izdarīts, un es domāju, tādā pārejas periodā uz tādu kopējas komandas darbu ir ļoti svarīgi uzsvērt visas tās vietas, kas muzeja paspārnē ir, un es domāju, ka noteikti tādā divlapī tam būtu vieta. Paldies. Jā, kolēģi, ņemot vērā, ka pati stratēģija mums nav pievienota, bet ir lēmuma projekts par stratēģiju pievienots, tad es aicinātu balsot par to, ka mēs esam pieņēmuši zināšanai šo vienu sadaļu no stratēģijas un konceptuāli, atbalstam to sadaļu, kuru mēs redzējām un dzirdējām, un tad gaidām pilno tekstu, tad mēs nebalsojam par pašu lēmumu projektu, kā rakstīts par pašu stratēģijas, tad pieņemšanu, bet konceptuāli pieņemam tad zināšanai to informāciju, kur mums tad Elīna sniedza. Jā, tā varam? Labi, tad aicinu balsot par numuru 2. Ar 8 balsīm par un 1 deputātam atturoties, tad esam nobalsojuši. Paldies, Elīna, un tad gaidīsim uz nākamām sēdēm. Paldies. Tad būs daudz jautājumu. Noteikti vienu sēdi pieteikšos nākamā mēnesi jau par struktūru, jo reorganizēts muzejs ir daudzreiz, nosaukums arī redzat, jums nešķiet atbilstoši, bet struktūrā izmaiņas ir nepieciešams, jo tur ir dīvainas visādas lietas. Jā. Noteikti nākšu arī uz nākamajām. Paldies. Paldies, bet tas nav vien tāds kopējais mūsu viedoklis par nosaukumu maiņu. Tas ir Mārtiņš Steina viedoklis. Mans viedoklis personīgais ir, man šis nosaukums ļoti patīk. Es vēlos saglabāt šo nosaukumu. Paldies. Nav tik vienkārši. 2 gadu atpakaļ bija diskusija par nosaukumu, un tā nebija tik vienkārši. Es jau teicu, ka tas mans personīgais viedoklis, Laima. Paldies, jā. Ejam tālāk. Numur 3 par projektu izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības programmas kontakts iniciatīvu projektu īstenošanas Ēsnos izglītības iestādēs. Līna Paimiņa ir pieslēgusies internetā. Jā, esmu šeit. Labdien, cienījamie deputāti! Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ir apstiprināta projekts kontakts jauno līderu vidusskolā, Vecpiebalgas vidusskolā un Zaubas pamatskolā ar kopējo finansējumu 3490 eiro, kas ir atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai un ir 100% finansējums
ko ir ieguvušas Cēsu novada izglītības iestādes. Un lūdzam apstiprināt šī projekta realizēšanu. Jā, Mārtiņš Štein. Man jautājums, kāpēc minētās skolas nevar nosaukt lēmuma projektā vārdos? Paldies par ieteikumu. Mēs varam ņemt to vērā un mainīt. Ja šajā ziņā konteksts ir īpašs projekts ar to, ka to daļēji vai arī pilnā apmērā izstrādā paši jaunieši. Es domāju, tādā ziņā viņiem pašiem gan jau būtu arī ļoti tā vērtīgi lasīt, ka viņu rezultāts ir vainagojies ar lēmumu. Vienīgi atsauce ir tam, ka līgums visiem šiem projektiem ir viens, un tas ir minēts kā kontakts. Tāpēc arī tika minēts šajā lēmuma projektā. Bet, jā. Pazināsimies un pēc iespējas mainīsim. Labi, paldies, Attis. Man ir mazais jautājums. Kontakts jau ir bijis iepriekš, vai ne? Jā, ir bijis iepriekš. Varbūt uz Finanšu komiteju var vienu slaidiņu iedot deputātiem informācijai par iepriekšējām aktivitātēm, kas, piemēram, pēdējā kontaktā ir veiktas. Jo, tad ir, ko tur, un kas tur ir sanācis, ja? Neko dīžu, vienkārši, lai ir arī. Protams, ar lielāko prieku sagatavosim un informēsim, kas ir projekts kontakts un ko dara līdzpārvaldes. Labi, paldies. Tu noņem savu jautājumu, Mārtiņa? Jā, labi. Kolēģi, vairāk jautājumus neredzu. Aicinu balsot par numuru 3. Labi, tātad 9 deputātu balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, Līna. Paldies, kontakts ir izveidots. Numur 4 par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pirmskolas vecuma bērnu peldēt apmācības nodarbībām Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādē. Lūdzu, Dina. Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts, kas nosaka maksas pakalpojumu pirmskolas vecuma bērnu peldēt apmācības nodarbībām, kas notiek Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādē. Ir veikts iepirkums, iepirkuma rezultātā pārvadātājs SIA Locus un cena, kāda ir šajā gadā izveidojusies, ir 6,27 €, tieši tāda pati, kāda bija pagājušajā mācību gadā. Ir aptaujāti izglītojamo vecāki par viņu gatavību piedalīties šajā līdzfinansēšanā, lai nodrošinātu bērniem peldēt apmācību. Tik foršā vecumā, kas garantē vismaz to, ka bērns kļūst drošs attiecībā pret šo agregātu stāvokli. Paldies. Lūdzu, pozitīvu tālāk virzību. Var just, ka Dina bija ķīmijas skolotāja. Tātad vēl nekad nebija ūdens saukts par agregātu stāvokli komitejas sēdes laikā. Jā, Evita, lūdzu. Jā, Dina, saki, lūdzu, cik liels ietilpības autobus tas ir? Esmu mazliet samilsusi, lai tūlīt tā precīzi atbildētu. Redzu grupas un redzu to reižu skaitu, un tehniskajā specifikācijā, protams, bija. Noteikti bija. Es vienkārši domāju, tas ir viens brauciens viņam par katru to skolu, vai tas autobus, vai kā ir viens autobus, kas savāc no visām tām skolām? Nē, te ir par izglītības iestādēm. Te ir konkrēti izglītības iestādes un cik grupas, teiksim, dažā pirmskolā tās ir 2 grupas, piemēram, 4 reizes mēnesī tiek nodrošināts brauciens, vai 1 grupa 2 reizes mēnesī. Te ir katram mazliet citādāks tas grafiks, bet tas atspoguļojās iepirkuma tehniskajā specifikācijā. Paldies. Labi.
Vairāk jautājumus neredzu. Tikai viens paskaidrojums par agregātu stāvokli. Es nezinu, kā ir 5. bērndārzā, bet tā kā es savulaik runāju ar baseina rifs šefu, viņš teica, nu, ka tas jau nav ūdens, kas tur ir, tas ir kaut kāds agregāts stāvoklis, jo viņš tiek visu laiku tīrīts. Labi, paldies. Noteikti palielinājās vēlme peldēties pēc tavu komentāru. Numur 4 balsojam. Ar 9 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Paldies. Un numur 5 par papildus pedagogu un atbalsta personāla amatvienībām darba slodzēm saistnot pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Dina? Man likās, ka ir ļoti svarīga tāda informatīva saruna šajā komitejā pirms finanšu komitejas, jo ik gadu, sākoties jaunajam mācību gadam, mēs saņemam no izglītības iestāžu vadītājiem papildus pieprasījumus, kas viņiem ir ārkārtīgi nepieciešami, kur savos iesniegumos viņi arī sniedz argumentus, kāpēc vajag atbalstīt tieši vienu vai otru lietu. Un absolūts tāds noformēts lēmuma projekts šodien nebija iespējams, jo šī nedēļa ir tā, kurā tiek fiksēts un precizēts bērnu skaits klašu grupās, pirmskolas grupās un tā tālāk. Līdz ar to uz finanšu komiteju mēs būsim jau gatavi ar lēmumu projektu, bet gribu jūs informēt par to kopējo situāciju, kāda veidojās. Pamatā izglītības iestāžu vadītāji lūdz viņus stiprināt ar papildus finansējumu vairākās jomās. Viena no jomām ir atbalsta personāls, otra joma ir pagarinātās dienas grupas, kas ir saistīts ar transporta kustību un tādu pārdomātu laika aizpildīšanu bērniem, kuriem ir jāgaida uz transportu. Izteikta nianses šajā gadā un arī pagājušajā gadā mazo skolu lūgums atbalstīt direktoru vietnieku pozīciju ar papildus likmēm. Vēl kādas specifiskas lietas, proti tās izglītības iestādes, kurās ir kāds speciālists un arī iekārta, kas ļauj nodrošināt kādu īpašu terapijas veidu vai īpašu pedagoģijas pieejas nodrošināšanu, kā Montessori, piemēram. Sociālais pedagogs joprojām ir stabili aktuāla vajadzība. Šajā nedēļā komisija, kas izskata šos iesniegumus, ir sanākusi 2 reizes un informēju jūs, ka tas mūsu redzējums šobrīd, ka mēs stiprinam direktoru vajadzību noturēt direktoru vietnieku pozīciju, īpaši mazajās skolās, un tā ir mana pārliecība, ka, ja mēs runājam par mācīšanās procesu un par to, kā tajā ir iesaistīti ne tikai bērni, bet ļoti daudz uzmanības ir jāvelta sadarbībā ar vecākiem, un ļoti daudz uzmanības ir jāvelta kopīgam mācīšanās procesam arī pedagogu kolektīvā. Tad es uzskatu, ka direktoru vietnieku pozīcija ir jābūt stiprinātai un tādā veidā nosargājot arī direktoru spēju un kapacitāti darīt citas lietas, kuras neiet mazumā arī izglītības iestāžu vadītājiem. Tālāk esam atbalstījuši pagarinātās dienas grupas kā absolūtu prioritāti, ja tā ir vajadzība izglītības iestādei. Esam atbalstījuši sociālo pedagogu, jo nav cita resursa, no kur varētu finansēt šo pozīciju izglītības iestādēs. Savukārt esam atstājuši neatbalstītu, kas varbūt varētu mulsināt jūs atbalsta personāla sadaļu, jo ļoti daudzi direktori mūs pārliecināja, ka viņiem ir arī konkrēti cilvēki, kur pild šo pozīciju, bet mūsu aprēķinu un aplēs ļauj tā optimistiski cerēt, ka šīs pozīcijas tiks labāk finansētas no valsts mērķdotācijas. Mēs to dzirdam visur, mēs neredzam vēl faktus,
Bet pēc skolēnu skaita apstiprināšanas būs arī fakti, un es ceru, ka Izglītības zinātnes ministrija mums neļaus vilties savā solījumā, ka atbalsta personālam būs papildus finansējums sākot ar šo mācību gadu. Tas ir tas galvenais mans vēstījums. Ja mēs paskatāmies tādus kopējos ciparus, tad mēs turamies tajās, mēs nepārsniedzam pagājušā gada atbalstu pašvaldības finansējuma ziņā. Droši vien, ka vēl kāda pieprasījuma iespējams vēl kaut kur parādīsies. Par profesionālo ievirzi mēs runāsim nākamajā nedēļā, jo profesionālās ievirzes skolas ir atkal atsevišķi mazliet, tāda specifika. Tā kā ar lēmumu projektu par profesionālo ievirzu atbalstu mēs būsim gatavi runāt oktobra 1. Izglītības kultūras sporta komitejā. Paldies, ja ir jautājumi, labprāt atbildēšu. Jā, man jautājums, Drabešu skolē tur baigi daudz tie pieprasījumi izskatās, es neapšaubu, ka tie pamatot, bet tas interešu izglītības skolotājs, mums jau it kā interešu izglītībai ir cits finansējuma avots. Jā, tā arī ir, bet, tas ir veids, kā direktors labāk uzliek uz papīra, lūdzu atbalstiet mani, nekā pēc tam aizbrauc mājās un domā, žēl, ka es nepajautāju. Te ir tā situācija, kāda tā realitātē ir. Mēs neko tā teikt nedzēsām ārā. Ja bija pieprasīts interešu izglītības skolotājs, tad viņš šeit ir ierakstīts. Atbalsts nav saņemts, bet ar visiem direktoriem ir diskutēts. Kāpēc un paskaidrots viņiem. Jā, un vēl es redzu tur bibliotekārs. Man liekas, ka tā tāda izzūdoša parādība vispār ir kā bibliotekārs. Es zinu, ka ir skolas ļoti lielas, kurās nav bibliotekāri. Ir biblioteka, nav bibliotekāri. Tas tā, padomā. Es nozīmē, ka es varu neatbildēt. Tas bija kā replika, jā? Es iešu mājās pārdomāšu, paldies. Tieši tā, Evit? Jā, tev ir tur uzrakstīts vecpiebalgas vidusskolai skolotāji palīgs, bet nav pretī slodzi norādīt, tāpat kā arī pavadonis autobusā Nītavu skolai arī nav slodzi pretī. Un tad man radās pie šī paša otrs jautājums. Vai skolēni šie pavadoņi autobusā ir pie skolas štata vietām, vai tas ir pilnīgi individuāli, jo, piemēram, Priekuļu skolas šie pavadoņi bija pie pārvaldes? Šis ir līdz galam mums nesaprasts jautājums, jo tā līdzinājā pieredze ir, ka tā pavadoņa vajadzība mainās, jo bērni vai ieaug jau tajā vecumā, kad viņš var mierīgi braukt transportā un viņam nav vajadzīgs šāds pavadonis, vai arī gluži otrādi ir pretēja situācija, kad tas pavadonis, kas pagājušajā gadā nebija vajadzīgs, pēkšņi kļūst aktuāls. Un normatīvs mums neatrunā šo situāciju. Līdz ar to, līdzinājā pieredze, ka tā ir risināta dažādā veidā lāpoties, tā es teikšu. Tāpēc arī šeit attiecībā pret Nītavu ir tukšums, jo tas vēl jautājums tiek risināts. Vecpiebalgas gadījumā tukšums ir tāpēc, ka šī pozīcija netiek atbalstīta, jo mēs veicām grozījumus normatīvā. Ja mums kaut kur grupu skaits samazinājās, līdz ar to skolotāju palīga likme, mēs nostiprinām, ka tā veido 1,5 likmes situācijās, kur kaut kas samazinās. Vecpiebalgas vidusskolas gadījumā arī viena pirmskolas grupa iet mazumā. Līdz ar to šī pozīcija, kur ir pretī tukšums, nozīmē, ka viņi netiek atbalstīti no mūsu puses. Jā, tad man vēl papildus ir droši vien tāda pārdoma, tad varbūt man ir jāiesaka Priekuļu kolēģiem, ka tad viņiem ir jāraksta ar izglītības pārvaldi, jo izglītības izpildirektors vietniece iepriekš Priekuļu apvienības pārvaldēja noraidīja šī tēma autobusu pavadoņa vietas izveida lielajā autobusā, kurš mums brauca visu gadu bez pavadoņa, ir viens pats šoferis, jo viņa mums tā arī neizlaida cauri šo jautājumu, un mēs riskējam ar bērnu dzīvībām, kur viens pats autobusu šoferis uz 30 un cik bērniem.
tad varbūt mums tā tas ir jautājums jārisina, ja mums citādāk nevaram. Es piekrītu, ka šis nav līdz galam sakārtots jautājums. Tieši tā iemesla dēļ, ka tas nav tāds stabils pieprasījums, bet jā, ja ir situācija, kur bērns ir attiecīgajā vecumā, viņam ir vajadzīgs pavadonis, tad mēs lāpāmies droši vien ar situācijas, kur ir vecāki brāļi, māsas vai kaimiņu tante, kas brauc. Protams, es piekrītu. Mārtiņ? Jā, man arī ir jautājums no šīs komisijas argumentācijai, kāpēc Nītaurai arī psihologs nav, vai es nedzirdēju, vai ir kaut kāda opcija? Psihologs viņiem ir, kas var veikt šo pienākumu, un mēs aicinām direktoru atalgot psihologu no valsts mērdotācijas, kas ir iespējams. Un saimniecības pārziņas līgatnē? Mēs izskatīsim atsevišķā komisijas sēdē jautājums par saimniecisko personālu. Šeit viņš ir ielikts, jo direktori to jautā, bet mums prioritāte šobrīd bija pedagoģiskie darbinieki un viss, kas ir saistīts tieši ar pedagoģisko procesu. Un attiecībā uz pedagoģisko procesu tagad aizvadītajās 2 nedēļās bijušas dažādas konferences arī skolu vadītājiem, un tā tad ir šie 4 lielie projekti, kas ienāk skolā, gandrīz visi vienlaicīgi, tātad skola kopienā, pedagoga profesionāla atbalsta sistēma, šīs STEM un pilsoniskās līdzdalības soma un arī atbalsta izglītības kvalitātes attīstībai. Sakiet lūdzu, tā ka es tur neredzu kapacitāti izglītības pārvaldē, sadarbībā ar skolām šos lielos projektus īstenot. Kā jūs šo raksturotu? Vai mēs to, varbūt tagad viņi sākās, mēs vēl neredzam tās, bet vai ir jau kaut kādas tendences par to, ka varētu būt kaut kādas grūtības, jūsuprāt? Diennaktī ir 24 stundas. Vienkārši man liekas, kāpēc, es piedodu, ka pārtraucu, arī tam pašam kontaktam jau daļa skola vienkārši nepiesakās. Es domāju, vai tā ir problēma, kaut kāda kapacitātes, kāpēc mēs nevaram kaut ko apgūt vai kaut ko kavējam. Līdz ar to vienkārši tas varētu būt risks, ko varbūt jau laikus vajag apzināties, ja jūs to redzat, tos projektu ieviesējus, vai kaut kādā ziņā vairāk vai stiprināt tās kapacitātes skolās. Es drīzāk domāju, ka katra skola, ir tie valstiskie projekti, kurus ir grēks neapgūt, visi tam nosauktie. Bet jebkura lieta, par ko skola diskutē, vai šo mēs varam vai nevaram, protams, ka tā ir jāizdiskutē caur to savu varēšanu. Kas attiecās uz valstiski piedāvātiem projektiem, mēs izglītības pārvaldē līdz šim nediskutējam. Vai ņemt vai neņemt, mēs ņemam, mēs pārgrupējam savas tās pozīcijas tā, lai mēs projektu naudu varētu apgūt, un paliek kaut kur kāda pelēkā zona, par kuru iespējams laiku pa laikam mēs nopelnīsim kādus pārmetumus. Šis ir mūžīgais jautājums. Kas attiecās uz skolu, tādu varēšanu piedalīties šajos projektos un atbalstīt pedagogu, es domāju, ka direktoram tomēr ir resursi, ir iespēja piemaksāt par papildus darbu, un es arī aicinu direktors šo iespēju izmantot pēc būtības. Tie pedagogi, kas nodarbojas ar papildus lietām, kas ir tiešām mērā saistīts ar ieteikumu uz bērnu sniegumu, ir visas iespējas saņemt papildus piemaksu. Paldies! Ati, un tad man viens komentārs, man liekas, ka tur ir arī tāds personālī jautājums, un to redzēt arī attiecībā uz abām kultūras somām, gan valsts, gan nacionālo, un mēs redzam, ka tās atšķirības starp iestādēm ir ļoti lielas, ir iestādes, kuras ļoti aktīvi izmanto katru iespēju, un ir iestādes, kur tu aicinādams nevar dabūt kaut kādu rezultātu. Tur dienas beigās ir arī tāds, izpratnes un attieksmes jautājums. Bet tas mans jautājums Dīnu, tad no 1. septembra sākas daļais programmas finansējums, kas paredz arī atbalsta personāla finansēšanu skolās, papildu atbalsta personāla finansēšanu. Vai, es mēģināšu noformulēt to jautājumu, vai vērtējot
ko atbalstīt vai neatbalstīt, ir ņemts vērā arī tas papildu finansējums atbalsta personālam, izņemot sociālos pedagogus, ko tu jau minēji. Tieši to Jā. mēs arī esam ņēmuši Ok. vērā, bet mūsu izaicinājums, ka mēs joprojām neredzam ciparus. Mēs neredzam, mums nav, valsts finansējuma cipari. Mēs šobrīd nodrošinām bērnu skaitu kontroli, iesniedzam datus un ceram iespējami ātri sagaidīt apstiprinājumu, un tad mēs redzēsim, mēs provizoriski plānojam, bet labāk zīle rokā nekā mednis kokā. Pavisam maza replika beigās. Visur ir labi. Skolotājs, vietnieks, bibliotekārs, jauno līderu vidusskolē, saimniecības pārzine. Ļoti vērīgs tu esi. Labi. Numur 5. Ērika. Tieši tā, piedodiet, jā. Ērika, lūdzu. Jā, es gribēju pajautāt Zaubei un Liepai, viņiem vienkārši nav bijis pieprasījums nemaz pēc papildus tām, jo pagājuši gadu bija, šogad nav vienkārši, vai tur nav pat. Jā, Erika, tu pareizi saproti. Šobrīd viņi nav papildus pieprasījuši. Es esmu sazvanījusies ar direktoriem. Tu tā kā viss ok, jā? Jā. Labi, viss ok, Ērika. Paldies, paldies, Dina, par šo nav jābalso, pieņemam zināšanai. Un līdz ar to sēdi slēdzam. Visiem veiksmīgi diena, tiekamies soc un veselības un jaunatnes lietu komitejā. Es pasteidzos nedaudz, ka tās ir jaunatnes lietas, manuprāt. Tu vari iet.